Labdien visiem, kas mūs skatās un klausās. Kārtējais podcasts no CMB inženieru studijas. Kā jau iepriekš esmu teicis, šis ir pilnīgi mūsu pasākums. Mēs aicinām pie sevis cilvēkus, kurus paši esam izvēlējušies un uzskatām par personībām būvniecībā. Un mums ir ļoti liels prieks, ka pie mums cilvēki ir gatavi nākt un parunāt par dažādām ar būvniecību un nebūvniecību saistītām lietām, atklāti, bez cenzūras. Un man ir tiešām dubults prieks, kad šodien pie mums ir viesos Līga. Līga Gaile. Es teiktu, manā uzskatā Līga šobrīd ir tā būvinženieru kalve. Ja? Kalve ir sieviešu dzimtē un Līga ir sieviešu dzimtē. Tad cilvēks, kas šobrīd kaldina mums būvinženierus, es domāju, augstākā vieta. Tāpēc es esmu ļoti priecīgs, ka Līga ir pie mums. Tad Līga Gaile, certificēts būvinženieris. Es esmu apturējis savu certifikātu kādu laiku atpakaļ. Tad diplomēts būvinženieris vai tev ir profesora grāds arī? Tas nav grāds, jā, tas ir amats. Jā, es esmu profesora. Jā, un tad tavs jaunais amats šobrīd ir? Šobrīd man ir uzticēts vadīt dubultu fakultāti, varētu teikt, kopš 1. janvāra jauno būvniecības un mašīnzinību fakultāti. Tātad mēs esam kļuvuši lielāki, bagātāki. Rīgas Tehniskā universitātē. Dekāns. Dekāna vietas iespildītājs, ja būtu vēl pareizi. Vēl projām, ja? Jā. Okay, kad tev tad iedosiet to amatu pa īstu? Droši vien viņi tagad vēro. To mēs redzēsim. Viņi tikai vēro. Kā tas notiks, jā. Skaidrs. Jo konkurss tur notika bez rezultātiem un tā, rektors vērsās pie manis ar šādu izaicinājumu. Rektors ir jauns. Jā, protams, kad viņam noteikti, kad interesē uzreiz jauni cilvēki apkārt, jaunas iespējas. Jā, rektors. Mēs tā uzreiz sākām no augšas. Tagad. Rektors mums ir ar vīziju. Cilvēks ar vīziju. Un es piekrītu šim amatam, tāpēc, ka es šobrīd sakoju vīzijai. Un kaut kādu jūtu misijas apziņu. Nekas cits. Tas ir forši, jā. Un cik ilgi tas ļaus man būt, lai kaut ko izdarītu, jo man ir sajūta, daudz kolēģi arī saka, ka ir sajūta, ka ir gaisma tuneļa galā. Beidzot, mēs ejam uz kaut kādu to gaismas pili. Jā, uz gaismas pili. Gaismas pili augšā. Bet tās ir liels pārmaiņas, ļoti liels, un pārmaiņas, kā zināms, kādam patīk, kādam nē, kādu tas iedvesmo, ar kādu jāstrādā, lai varbūt parādītu kaut kādu jaunu perspektīvu. To mēs sākām darīt tagad būvniecības un mašīnzinību fakultātē. 1. janvāra. Ja es būtu mašīnists, tas mašīnzinība, tad noteikti, ka es teiktu nevis tur būvinženieru kalve, bet tu esi galvenais mašīnists. Nē, man ir vēl labāk. Man tagad ir fakultāte, es kā smējos, no zemes dzīlēm līdz kosmosam. Jo mums ir arī aeronautika un plānojam kosmosa inženierzinātni. Tā kā te ir tāds plašums. Vai ne? Tas tev nav tā vienkārši. Tas tev nav vienkārši, vairs būvniecība. Tas ir tagad, ne tikai tas, kas nekustas, bet viss, kas tā kustas. Tā ir tā vīzija, kas tagad ir kopā, bet, kāpēc tad viņi visi ir salikti tā kā vienā? Iepriekš mašīnbūves pusē bija jau aeronautika integrēta. Jā. Tagad arī ir plāns, kāds viņš institūcija, bet mūsu mīļajā fakultātē arī būs Jūras skolas akadēmija un Jūras skola. Es kā smējos tagad. Tad tu būs arī kuģa kapteinis. Tur vēl ne, tur ir citi kapteiņi. Bet kā es smējos, tagad man ir helikopters un lidmašīna un viss kas.
Tā kā lūk, visādā ziņā ļoti interesanti. Principā tu aizgāji tajā mācību procesā, gribēji tā kā mācīt inženierus, bet jau tev ir viss. Tev ir līdmašīna, helikopters, vilciens. Vilciens, dzelzceļš. Es atvainojos dzelzceļniekiem. Jā, vilcieni man arī. Super. Jā, fantastiski. Tā kā redzēsim. Tagad mans tas uzdevums ir saliedēt, jo tas ir, saproti. Būvniecības pasaulē man pazīst pa šiem gadiem, un es nevaru teikt, ir pozitīvi. Es vienmēr saskaros ar pozitīviem cilvēkiem. Godīgi neesmu saskārusies ar kaut kādām tādām nevisai patīkamām lietām. Bet tagad iedomājies, pirmkārt jau būvnieki kļūst tā kā pārvaldībā it kā, jā. Tā kā tu viņus sāc nodot mazliet? Nē, viņi viss ir tajā galā, man liekas, šķiet visi mierīgi, jā. Man jāstrādā ar tiešām šiem te mašīnu būvs cilvēkiem, mašīnu zinību, jo viņiem vienkārši vēl nav pazīstams, kas tu esi, ja? Ko tu tagad gribi no mums? Klava, no reāli, es zinu, ir tur viens helikopters uz jumta stāv. Tas tagad ir. Jā. Tas ir tagad tā vajag. bet ir arī kāds, kas lido? Man liekas, ka viņš nelido. Tas taču nelido, jo tad, kad viņi tur uzlika, mēs tur kaut kur, bija pie tā būvniecības procesa klāt, bet tāds uzskatas, kur viņi mācās. Tur. Labi, viņi nemācās kā piloti, viņi mācās izjaukt to helikopteru. Vairāk, apkalpe. Inženieris, ok. Ļoti svarīgi. Viss ir ļoti svarīgi un mega interesanti, jā. Ritīgi interesanti. Droši vien es arī pieņemtu šādu izaicinājumu, ja tev tā vīzija vēl ir klāta tam visam. Zini, vīzija un plus pirmo reizi, kad tu atver kādu tagad modernu jebkuru mājaslapu uzņēmumam, tu redzi vīziju, vērtības, jā. Mērķus, jā, bet patiesībā tu īsti bieži vien nedzirdi to tālāk runāt, tas tikai mājaslapā. Bet šajā brīdī, teiksim, Tehniskās universitātes vadība runā, ka tā darbība iziet no vērtībām, un tās vērtības tiek akcentētas un popularizētas aizvien tālāk. Labi, tad lūdzu, atskaņojiet man tās vērtības. Lūdzu, neliec man tagad noskaidrot. Visādā ziņā no kopējā labuma mēs darbojamies radoši, un uz sadarbību vērsti, atvērti un šādā te veidā. Tā kā, viss labais, kas ir. Bet tas students tur pa vidu? Jā. Kāda viņam tā vērtība tur? Students, tagad mums ir tas process, ka mums notiek, iekšējās saimniecības sakārtošana, vai ne? Un šajā brīdī varbūt līdz tam studentam tas aizies ar tādu nobīdīti laikā nedaudz, jo vispirms ir jāsakārto iekšējā organizācija, mums ir nopietna pārstrukturizācija. Bet bez šaubām students ir centrā, bet mēs esam zinātnes universitāte. Tā kā mums ir divas sadaļas, būtiskas students un zinātne, un tas mērķis ir kaut kā vairāk integrēt to visu, lai arī students pēc iespējas iegūst modernākas un tehnoloģiski labāk attīstītas pieeju gan resursiem, gan arī zināšanām. Lai tas nav palicis kaut kur iestrēdzis. Tam visam arī vajadzīgs laiks, bet mēs darbojamies ārkārtīgi strauji. Tā kā mums mērķi ir uzstādīti no Tehniskās universitātes padomes ļoti ambiciozi, tiešām tādi izmērāmi. Es vienkārši klausos, man ir sautīgi uzreiz, jo man vecākais dārs mācās pie tevis. Ak, šitā? Būvinženieros, un tad, vai viņu šīs izmaiņas kaut kādas ķers, viņš šobrīd pabeidz, tad nāk
otro kursu, un tad būs 3. Tad... Jā, mums tā pirmais piegājiens ir līdz 27. gadam, kad mums ir, un katru gadu ir jābūt lecienam. Tā kā es domāju, ka izmaiņas ķers, noteikti ķers, jā. Nu, es tikai par to, jā. Es noteikti vēlu visu to labāko fakultātei un tev personīgi, un es vienkārši tikai domāju, ka lai tā zinātne neaiziet tālāk, kaut kur neatraujās no tās, jo mums tos inženierus vajag arī tajā būvlaukumā, un mums vajag arī tos, negribētu teikt prastos, bet tādu darba roku ar gudrām galvām cilvēkus, kurš saprot procesus. Tas nevar atrauties. Tu saproti, tas ir domāšanas veids. Tas gan, jā. Un šis te domāšanas veids, man liekas, inženieriem tieši ir būtisks šis te veselumu redzēt. Man liekas, tas, ko es visiem saviem studentiem saku. Jūs nevarat tagad iemācīties šo mazo apgabaliņu, bet nejūtot, kā tas kopā sajiet visā veselumā. Jūs nevarat būt labs speciālists, jūs nevarat justies, patiesībā droši jūs nevarat justies, vai ne? Tā kā jāredz bildi kopumā. Un es domāju, tas ir baigi labi. Jo, droši vien ir vēl vairāk tās sistēmas apmācībās, bet tādi ir divas, man liekas. Viena ir tā, ko tu saki, ka, lai cilvēks zina no visu kaut ko, un viņam ir tā bilde kopā, un otra ir, ka viņš ir tieši kaut kādā ļoti šaurā specializācijā. Bet tur viņš ir, specs, tur visu zina. Ja. Bet vispirms tev jābūt tai kopē. Bet ja šādi var, man liekas, tas ir fantastiski. Jā. Tā pieeja ir. Jo man visu laiku bija tāds uzskats, un es tā arī vienmēr esmu teicis, ka es vienkārši novērtēju cilvēkus, kuri ir pabeiguši augstskolu. Jo it sevišķi būvniecība. Manā laikā mēs mācījāmies 5 gadus. Tu 5 gadus esi mācījies tajā un izgājis tam cauri un neesi padevies un esi to paveicis. Par to vienu, par cik es pats esmu izdarījis, visiem cepuri nost. Bet, šobrīd tajā tirgū varbūt vairs ar šo nepietiek. Nepietiek, ka tu tur esi cīnījies un ņēmies un varbūt pusi tādu nevisai vajadzīgu tālākajā praksē apguvis, kaut kādas tur. Nesauksim vārdā. Zinātnisko komunismu gluži nē, bet kaut kādas tādas lietas, bet rezultāti varbūt tas vienkārši tevi kā personību un kā cilvēku tevi ir iedevis iekšā un ka tu vari iet uz to mērķi. Bet tev pašam jāsaprot tas mērķis. Jā. Šeit jūsu gadījumā jūs dosiet tādu plašu, man liekas, es to tā redzu, plašu tādu iespēju un tad tiešām cilvēks var iet un ja viņam ir interese, tad, galvenais, protams, ir interese. Tāpēc, ka mūsdienās ir sevišķi tajos pirmajos kursos, un tev tik ļoti ir jākaro par tā studentu uzmanību patiesībā, jo viņi tik daudz tās informācijas un tā sadalās, un grūti tev ir jācīnās reāli par to studentu patiesībā, jo citādi tā informācijas plūsmā neaizķerās lietas. Ne? Protams, vienmēr ir arī izņēmumi, bet tā kopumā runājot, es vienkārši redzu, ka katru gadu ir aizvien vairāk tev ar savu to informāciju jācīnās, lai ieinteresētu, jā. Es atkal varu tikai stāvēt un skatīties, kā mans puika to visu, un viņam arī pirmais kurs bija jau tāds, ka viņš tur jau bija parādos iebraucis un jau tur sāka vīpsnāt un kaut kas viņam tur nepatīk no tiem priekšmetiem, bet kaut kā viņš tam tika pāri. Es tā baigi nepresēju, arī lai viņš pats to dara, vienkārši tur varbūt ievadīja kaut kādās sarunās kaut ko par to, ka tas ir vajadzīgs vienalga. Šobrīd laikam viss kārtībā. Es gan baigi arī nesakoju. Es varu sekot tāpēc, ka viņš jau pie mums arī strādā, jo šobrīd kaut kā viņam arī jādzīvo. Es esmu no tiem cilvēkiem, kas, ja mēs runājam par bērniem, tad es tomēr gribu viņiem tās makšķeres iedot, nevis tās zivis. Jā, tur es tev piekrītu, un runājot par bērniem, laikam man tas izdodas, bet man ir bail, ka tas ir tāpēc, ka es par maz viņiem veltu laiku.
Labi, par bērniem. Cik tev viņi? Man ir 2 meitas, jau lielas 2 meitas, jo vecākai jau ir 26 būs. Nopietni, Viņa ir beigusi augstskolu. es negribēju būt tagad banāls, bet es gribēju teikt, es tev varētu dot 26. Paldies! Ak, Dievs! Labi, vēl. Bet man vecākā meita ir jau pabeigusi augstskolu, jā, un darbojas industrijā. Kurā? Viņai ir interesants tas stāsts. Viņa pabeidza pirmo ģimnāziju, matemātiķis, ja? Kaut gan viņa ir ārkārtīgi radoša persona. Nu, es nezinu, kas tas ir. Vai tas tāpēc, ka skatās uz mammu vai uz tēvu vai ko? Nu, kad vajag to pusi. Jo, ja nav tā puse, tad tu neesi tāds varbūt pietiekami gudrs vai kas, es nezinu. No matemātikas vai pirmās ģimnāzijas? Nē, matemātikas. Un tad viņa iestājās matemātiķos, jā. Matemātiķis statistiķis Latvijas universitātē. Okay. Jā, bet tā motivācija bija arī tāda interesanta. Viņa karoja ar matemātikas skolotāju tajā pirmā ģimnāzijā un pateica, viss, es iestāšos matemātiķos, es izmācīšos, aiziešu uz pirmo ģimnāziju, viņu atlaidīšu. Tā bija motivācija. Tad šobrīd tava meita ir pirmajā ģimnāzijā matemātikas skolotāja, vai direktori, vai mācību pārzina, kas ir atlaidis savu matemātikas skolotāju. Tas, laikam, sapnis vēl nav īstenots. Tā bija tā motivācija. Un tad viņa ar tā saskārās, aizejot uz to augstskolu, kā tavs dēls. Nu, pirmā tā siena pirmajā tajā kursā, jā, kur arī pameta, aizgāja vienkārši strādāt, saprata, tā viņa degradēsies. Un iestājas otrais un pabeidz vienā gājienā visu šo te. Vai to pašu matemātikas? To pašu turpat. Un aizstāvēja savu profesionālo bakalaurijā un tagad strādā datu analītiķis finanses kompānijā. Bet vienalga, es jūtu, ka vai tas ir. Es viņai pašai saku, vai tiešām tas tev ir īstais. Jo tik radoša personība. Organizatoriskām prasēm, visu, bet redzēs, katram jānonāk līdz savam. Vienā brīdī, ka viņi sapratīs to analīzes, visu to drēbi, viņi varēs vienkārši kļūt par radošu, izdomāt jaunu produktu un uztaisīt startup. Jo tas ir arī tāds ceļš. Tas iedots kaut kas ir. Tev ir apakšā tas basic tavs, tas, kas tev ir, un tad tu vari to radošumu. Es gribētu teikt, ka ar mani tieši tāpat es konstrukcijas nekad neesmu rēķinājis. Tas mums tā kā pilnīgi pretēji tev. Man rēķināt vienkārši riebjās. Es nerēķinu konstrukcijas, man riebjās Excels, es netaisu tāmes, viss, kas ir ar matemātiku, es saprotu to visu. Man ir, negribu būt tāds baigi augstprātīgs, bet man ir tas inženiera ņuks un poņa. Es varu saprast, kā tā konstrukcija strādā, izdomāt tā. Protams, ne ļoti sarežģītas, nezinu, tur kaut kādas režģotās pārsegumus un tādas, protams, ka es neuztveru. Bet tādas vienkāršas lietas no inženieru puses es uztveru un pēc tam var iedot kādam citam uzdevumu, viņš to var pārbaudīt. Tā kā es smējos, es esmu vienkārši ļoti slinks, tāpēc es uztaisīju savu biroju, kur man strādā 50 cilvēki. Tā jau ir, daudziem tāda motivācija. Es varu radoši izdomāt kaut ko, bet tā kā pašam līdz tādām. Bet, tāpēc arī mēs esam dažādi cilvēki, kas dažādās dzīves situācijās saliekās kopā. Jā. Tāpēc tavai meitai noteikti, kad vēl viss priekšā. Jā, es esmu pilnīgi pārliecināta par to. Jaunākā man ir 10. klasē mācās. Pirmā ģimnāzijā? Nē, nav pirmā. Un tā pirmā nav atkal, tas bija pašu izdomāts. Es absolūti neko neuzstādu kādā brīdī, nevirzu. Tas ir pašu izdomāts un ne, viņi mācās 49. Bet vēl domā. It kā padodas viss un par to uztraucās. Un viņai galvenais, es negribu būt inženieris, bet man šķiet, es kļūšu. Jā, es laiku tā saku. Jā, tā kā. Vēl jau laiciņš, tad 2 gadi gan jau, kad... Jā, es jau varu saku, lai neuztraucās. Nav ko uztraukties, jo pienāks un tad sapratīs. Labi, un kā ar pašu?
Kā tu? Kā es te gadījos? Kā es Varbūt, ja jau mēs tagad ejam, tad līdz galam atpakaļ, no kurienes tu nāc? Es esmu dzimis Rīgā. Rīdzinieks. Jā, bet ļoti īsi, man liekas, pāris mēneši bija Rīgā, kad mans tēvs saņēma darba piedāvājumu. Es nezinu, kā tajā laikā vienkārši nosūtīja. Norīkoja, jā. Viņš strādāja lauku projektā. Jā. Par inženieri, GIPu. Jā. Bet atkal tam ar manu profesijas izvēli ir nulle sakars, jo es reāli nezināju, neko viņš dara vispār. Es nezinu, kāpēc, es pat neinteresēju. Zināju, inženieris. Es nekad neinteresēju, ko viņš dara. Viņš arī nekad nestāstīja tā mājās, vai kā. Gipam tajā laikā bija ļoti liela atbildība. Viņš negribēja nest mājās darbu. Vienkārši. Jā, un tad mēs bijām kādus 3 gadus, laikam, Valskā, kur manas pirmās atmiņas vispār kā cilvēkam ir tādi flashbacki no Valskas. Un pēc tam mēs atpakaļ uz Rīgu atnācām un es dzīvoju visu manā bērnība un līdz jaunībai Mežparkā dzīvoju. Kas ir ekskluzīvi. The best vieta. Jā. Jā. Tā kā tā, un tad pārsvarā kaut kur maļos pa Rīgu. Tā tas ir bijis, jā. Un skolā es gāju Draudzīgas ģimnāzijā līdz 10. klasē, kad man iestājās totāla krīze. Jo, es nezinu, paralēli es kopš bērnības sportoju, vienā no briesmīgākajiem bērnu sportiem. Tautas bumbā. Tagad es tā saku. Nē, es esmu mākslas vingrotāja. Es vēl aizvien tā saku, tāpēc, kad tas laikam nepāries. Tu tagad ar vingroju? Es nosacīti, bet es tagad dejoju laikmetīgās dejas, tā varētu teikt. Jā, bet, jā. Bet ja vajag, tu saulīt var uzgriezt? Es varu visu kaut ko vēl, jā. Tad mēs beigās nevis spēlēsim un dziedāsim, bet tu griezīs saulīt, jā? Bet sēdīšu špagatā. Es šito gribu dabūt. Tikko redzēt. Tur nav problēma. Labi. Jā, bet, un tā fingrošanā, kā tas sākās tā, vienkārši kā bērnam. Sports, kas kļuva kaut kā aizvien nopietnāk, līdz es biju pirmā Latvijas izlasē, kas vispār bija mākslas vingrošanā Latvijā, dalībniece. Jā. Esmu tajā laikā 92. gads. Tajā posmā, kaut kur 92. 94. gads, biju vairākos Eiropas čempionātos piedalījos, pasaules čempionātā, olimpiādē nē. Tur bija Vihraus. Tu jauc sportus. Pagā, viņš nebija, vai tad? Nē, Vihraus bija, bet tas cits sports. Mākslas vingrošana ir tur, kur ir tikai meitenes. Tagad vairs tā nav. Spāņi vingro arī džeki, un tagad tas ir arī džeku sports. Labi, ar ko tu vingroji tur? Ar bumbu? Visu. Ar lentu, riņķi, apli, vālītes, aukla. Jā, tas viss ar visu. Man vienkārši pauze. Es biju grupu vingrojums. Mums bija grupu vingrojumi nacionālā izlasē. Jā, mēs bijām 6. Un tad, protams, skolā es negāju, principā. Ja tu vazājies apkārt pa visādiem mačiem. Es atceros, ka es skolā biju uz 2 reizes nedēļā, uz pāris stundām. Tā bija viss man skolas iešana. Līdz ar to man vēl aizvien ir mega robi viss, kamā bija jāatcerās. Vēsture, ģeogrāfija. Klausies, šito visu zini tur tagad tajā RTU, tagad uzzinās, ka tev īstenībā trūkst pamat izglītībā. Latviešu valodu ir, tur nav robi. Ar latviešu valodu pavisam bija slikti vienā brīdī, jā, bet es to pievilku. Bet man gāja tie priekšmeti, kur varēja izdomāt lietas, par cik es skolā negāju, jā. Līdz ar to matemātika, fizika varēja izdomāt. Jā, loģika. Un tad, un varbūt, ka tas, un es varu teikt, ka
varbūt tāpēc, ka skolā neesmu gājusi. Man viņa neapnika. Neapnika mācīt. Klausos, māca Līga Gaila nav gājis skolā. Ak, Dievs. Nu, pagaidu. Man 12. klases šis te atestāts ir ļoti labs. Jo es 12. klasē gāju skolā. Es gāju 1 gadu. Jā. Es gāju 1 gadu. Nu, tad es visu pievilku. Bet, tas kaut ko nozīmē. Nē, nu labi, sports tev ir iedevis to arī mētiecīgi. Noteikti, ja tu vari gada laikā pievilkt, nu labi, es neteiktu no 1. klases, tur droši ne, bet nu, to vidusskolas visu, jā. Nu jā, un tad bija tas 10. klasē bija tā krīze, kad ar latviešu valodas krīzi taisni. Jo 9. klasā pabeidzu, eksāmenis toreiz arī nevajadzēja kārtot, tāpēc, kad es braukāju. Un 10. klasē tur tagad no tām naudzām klasēm palika tikai pāris un visi jaunie bērni un jauni skolotāji. Man klases 8. bija latviešu valodas skolotāji. Jā, un tas bija laikam vienīgais, es vispār esmu šausmīgs cilvēku mīlis. Absolūti, bet šīs te sāpe man turējās, man patiesībā atlaida, viņi tikai nesen ar to latviešu skolotāju. Bet tu neaizgāji tā kā meita, tu neaizgāji uz filologiem, lai kļūtu par latviešu valodas skolotāju, pēc tam atlaist savu zinātāju. Nē, es vienkārši tajā 10. klasē vienā brīdī. Es atvainojos, tikko tu izstāstīji, kāpēc, es pilnīgi nolasīju, kāpēc tā meita grib rīkojās tieši tā. Bet es nesaprotu, es diez vai viņi to zinu. Nu, labi. Jā, bet tajā brīdī es atceros, kad es vienkārši atnācu mājās un pateicu, es uz skolu vairāk neju, jūs varat darīt ar mani, ko jūs gribat. Latviešu valodā man bija uz liecības 2. Un tad es atceros mammu, es nezinu, es tā arī 2 nedēļas laikam negāju. Es biju nonākusi tādā, ka jūs varat man izvilkt kājas kājām, vienalga kā es neiešu. Un tad iekārtoja skolā, kur viņi strādāja. Tā bija 8. vidusskolī, tagad Jāņa Poruka vidusskola, Čukurkalnā. Tagad tā mamma skolotāja? Nē, man mamma medmās bija tā. Okay. Jā. Un tā bija maza skoliņa. 1 klasīte. Tā kā privāta skola izklausās. Jā, viss tāda draudzīga. Un tad es vēl aizvien sportoju. Un kaut kā tā attieksme bija citādāk. Un jā, un tur es atkal nostājos uz kājām atpakaļ. Un 12. klasē es tās aktīvās sporta gaitas tajā. Es pēc tam viņas tā kā pārliecu un turpinājās citā kvalitāte, bet tajā konkrēti es pabeidzu, kas arī bija tāds ar nelielu skandālu. Jo, saprotu, tajā laikā sevišķi padomju laiks un pēc tam tā. Pirmie neatkarības gadi, bet tradīcijas visas tās vecās, tu saproti, kas notika tur sportā, tur notika diezgan smagas lietas, jā. Nē, saprotu. Šauj ārā. Es neesmu bijis sportā iekšā. Okay. Tur notika lietas, kuras tagad mēs neuztveram par normālām lietām. Nē, es esmu dzirdējis, ka Padomju Savienībā pirms olimpiādēm tās vingrotājs viss palika stāvoklī. Nē. Tas ir tas, man liekas. Mums bija tikai sieviešu kolektīvs, vai ne? Ne jau tāpēc, lai būtu tie hormoni, un tad viņām ir tā jauda. Un tad... Nē, mēs bijām vēl tomēr pa jaunu tam. Okay. Jā. Tu man saki, ka es zinu. Es šito zinu, bet vairāk es neko nezinu, kas ceļš vingrošanā varēja notikt. Nē, kā uzšāva, tas gan bija. Kliedza un ietekmēšana. Jā. Tas trakākais... Ar to pašu lecam auku. Ar visu kaut ko, jā. Un tas trakākais bija, es atceros vienā brīdī, gan bija audzināšana. Ka, tie priekšmeti, viņi jau krīt no tām rokām ārā, jā, citreiz. Un tad bija viena tāda trenere, kurai bija metode, kad, tajā brīdī, kad tev izkrītas priekšmets, viņai ir šiem adata, un vienkārši ops, panāc, pagriezies. Ārprāt. Tu otru reizi negribu nomest zemē. Tādas tur bija nedaudz metodas. Droši vien kādu kuram.
Bet tas norūdīja. Nu, ja nesalauž, tad norūda. Jā, viss, kas mūs nenogalina, tad ar mums stiprāk. Es absolūti to tagad neatceros. Nu, tā kā gudīgi pat nedomāju ar kaut kādu tādu aizvainojumu vai vēl kaut ko. Tā bija vienkārši. Tā bija, jā, tā bija. Un tad, protams, sākās tie pusauģu gadi, kad tu sāc, tā kā skatīties, kad pag, tevi tagad nolīdzina visu laiku ar zemi. Un es atceros ļoti labi. Mēs tieši gatavojamies tam pēdējiem Eiropas čempionātam. Un kaut kas tur, es nezinu, kas atkal nebija izdarīts, nav nejausmas, to es neatceros. Bet, tur atkal bija izvirdums un kaut kas tiek līdzināts ar zemi, un es atceros, ka es viņai trenerei pasaku pretī, es esmu personība. es jūtu sevi piedzimstam tajā brīdī. Es esmu personība. Un es atceros, ka tas viņu tā izveda, kad tajā laikā, kad vēl nebija ļoti maz bija un dārgi tie muzikālie centri, zini. Jā. Viņi vienkārši paņem to muzikālo centru un nesās pa zāli. Un es bēgu. Es vairs nestāvēju. Es piedzimu no jauna. Un meta sašķaidīja visu muzikālo centru. Bet tad es atceros, un tad sākās tas, ka es jau vairs negribēju šo te, un tad tā principā bija jau aiziešana no tā sporta. Vēl aizbraucām uz to pēdējo Eiropas čempionātu. Tā kā jūs tur bišķi izlīgāt, tā kā... Tik tā, lai aizbrauktu no Vingru. Nopirkt jaunu centru noteikti. Jā, un tā beidzās tās aktīvās manas sportā karjera, bet, protams, ja tu esi tajā kustībā, kopš dzimšanas, tu nevari stāvēt, tas ir DNS-ā vienkārši. Un tad, tad universitātē bija estētiskās vingrošanas komandas, kur tāpat bija pasaules čempionāti un viss. Un tad es pat vingroju līdz paliku stāvāk. Aprecējot, pēc tam vēl vingroju. Un tagad pēc, jau kā jau 5 vai 6, varbūt pat gadus, mēs tās meitenes, ar kurām laika gaitā arī pašā sākumā izlasē, ar kurām es biju, mēs savācāmies atpakaļ. Taisījām deju grupu, atradām treneri un turpinām darboties ar domu, lai mēs vienu reizi gadā aizbraucam kaut kur uz kaut kādiem konkursiem ārpus Latvijas. Tā. Super. Tas ir vienīgais hobijs, kas man ir palicis un ko es nevaru izlaist, no kurienes es skrēju šorīt. Nē, šitais ir super stāsts. Labi, bet tagad kā es nokļuvu būvniecībā? Kā no šī visa tu tomēr trāpīji būvniecībā? Redz, es netrāpīju uzreiz būvniecībā, tāds ir stāsts. Izklausās. Es, kad pabeidzu vidusskolu, man likās, ka tas, ko es varu darīt, ir matemātika, tas man sanāk. Es jau tomēr nācu no tādas, nevar teikt, bet no tādas perifērijas skoliņas, kur man likās, ka es esmu the best. Tā gluži laikam arī nebija, vai ne? Tā nebija līdz pirmā ģimnāzija. Lai arī man bija kolosāls matemātikas skolotājs, tādu es novēlu, visiem savā dzīvē sastapt tāds Ulmaņa laiku skolotājs ar savu metodiku, kas bija vienkārši fantastiski. Labi, bet tas bija baigi populārs laiks, ka visi stājās ekonomistos. Bija tā, viss, Biznes. Kur, tad ekonomistos. Ekonomisti, jā. Jā, un kā tu saki, kad tev nepatīk rēķināt, man atkal nepadodas rēķināt zem stresa. Es nevaru izturēt testus, jo tajā brīdī, ja man ir kaut kas ātri tagad jāizdara, tas būs, pirmkārt, es vispār nevaru, nobloķējos un nevaru. Man vajag lēnākus procesus, un man vajag padomāt. Un aiziet uz tiem ekonomistiem, tur es, protams, izkritu, bet tad es atradu, ka Latvijas universitātē ir datorzinātnes fakultāte. Datorzinātnes fakultāte, vai viņa bija pat fakultāte, vai tā bija matemātikas, un tur bija iekšā datorzinātnes, es neatceros vairs. Bet tur bija eksāmens 4 stundas. Tā kā
Mierīgi. 4 uzdevumi, 4 stundas. Es aizgāju to eksāmenu. Un, protams, tur bija lietas, kuras nekad savā dzīvē es neesmu redzējis savā skolā. Ne? Bet to 4 stundu laikā es varēju izdomāt vienkārši uz tās bāzes. Un es biju laikam pirmā no meitenēm tajā rangā, vai kā 9. iekļuvu. Bet joks tāds, ka iestājoties tajā datorzinātnēs, es nekad datoru nebiju redzējis. Īsti. Ne? Nu tā, tur bija skolā kaut kādas bekas bija. Jā, un tad es biju izrāvusies arī no tā sporta, nenormālās disciplīnas. Nu, man sākās jautrā dzīve, ņemot vērā to, ka bija kādi... Tur bija, mūsu kursā es atceros vairāk par 100 cilvēkiem, un no tiem 100 cilvēkiem bija 4 meitenes. Ja? Jā. Mācīties nevajadzēja vispār. Viss notika pats par sevi. Un tā es būtu varējis arī pabeigt to augstskolu. Bet tad es sapratu, pabeigt svaru. Ko es neko neprotu? Datoru vēl joprojām neesmu redzējis. Tagad es esmu redzējis, bet tad sākās tie irctaimi. No čati sākās, kas ārpusē nebija, bet iekšpusēties, iekšējos tīklos bija, vai ne? Kas bija baigi aizraujoši. Nu tāpēc vajadzēja datoru. Vajadzēja datoru. Jā, un tad es sapratu, ka kad kaut kas jādara. Un tajā laikā es satiku savu vīru pirmo. Tas nav vienīgais. Okay. Un viņš bija arhitekts. Jā, vecāks, gudrāks, ar profesiju un tā. Un tad, tad bija tā ideja, ko tad es varētu darīt? Nu jā, varētu iet tad tajā virzienā. Zīmēt es neesmu labi zīmētājā. Nu tad kas vēl? Būvniecība, radniecīgi. Viņš arhitekts, es būšu būvinženieris, mēs veidosim biznesu. Un nākotni celsim. Un man jau bija meita piedzimusi, un es mācījos tos pirmos gadus. Bakalaurs iegūtu neklātienē. Bet jau RTU? Jā, Rīgas Tehniskajā universitātē. Jā. Un tad bija... Cik tu tajos datoros tur nomācījies? Laikam kopā certifikātu man izdeva par tiem kursiem, ko es nokārtoju 2 gadus, bet man liekas, es tur pavadīju kādus 3 gadus. Nu, vienkārši laiks pazuda. Jautrā dzīve, laiks pazuda. Jā, no sērijas. Bet tad es iestājos būvniecībā, es biju ārkārtīgi nopietni. Attiecos pret mācībām. Tā jau 3 gadi bija foršs laiks, kur padzīvot. Jā, un tad neklātienē arī mācīties ir tā interesanti, jo tev ļoti daudz jādara pašam, vai ne? Un tad, laikam, viss kurs savukārt tad sēdēja uz manīm. Okay. Jo mājas darbs, jo kursa darbs, tad es pirmā izpildu, kā izdomāju. Es ļoti daudz sēdēju bibliotēkās, es atceros, tiešām gāju, nesapratu. Gāju, ņēmu 1 grāmatu, 2 grāmatu, 3, 4 pa vienu tēmu, viss svēr vaļā, lasīju. Pilnīgi cits cilvēks izklausās, jā. Cits cilvēks, jā. Un pēc tam iestājos maģistros, kur es atceros ļoti labi, maģistros satiku profesoru Ozoliņu, visiem labi zināmo, jā. Raimondu, jā. Un par cik neklātienē mums bija citi pasniedzēji, un tie, kas gāja to klātienes, tur bija tie vārdu pasniedzēja ar vārdu, un tad viņš tā, no kurienes tu es nokratos? Maģistros pēkļi. Nezinu tādu censonību. Bet es ļoti ātri aizgāju, par cik neklātienē es studēju, tad es varēju arī strādāt, un sapratu, ka man jāiet praksē. Un tajā brīdī tagad man vajag, kur ir pati sarežģītākā vieta? Vispār, no būvinženieru profesijas, kas ir pats sarežģītākais? Acīm redzot projektēšana. Jā. Un tālāk, kur ir pats labākais kantūris Latvijā? Kurš gads tas bija? Tagad kāds bija tas gads. Varētu būt, un tad gadiem ir grūti. Labi, 2001. Paši 2000. Otrais, jā, kaut kā 2000. sākums. Ko tu teiksi? Nē, es domāju... Kurš bija? Nē, es tajā laikā
tajā laikā es biju būvniecībā, jā, bet tad es būvēju. Tad es biju būvnieks, un tad mēs būvējām bez projektiem. Mums vispār šis nebija saistošs. Mēs taisījām tādas mājas, tādas lietas, tur vienkārši, tā kā saka, krieviem tāds teiciens, neteikšu. Vienkārši šitā. Un, tās mājas stāv, viss ir kārtībā, nebija jau tā, ka mēs tur kaut ko baigi. Viena reize man bija tā, ka mēs tur vienu nesošai siejai izņēmām ārā pusi sienu, tur aili paplašinot un vienkārši ielikām kokas tuti un domājām, ka nekas nenotiks. Tur pēc 2 dienām nevarēja durvis attaisīt tajā mājā uz Čaka ielas. Tas saprast, ka ir sūdi ritīgi. Yeah. Bet jā, tas bija tas laiks, kad principā projektēšana varbūt bija kaut kādi valsts pašvaldībās, kad tur kaut ko projektē. Bija lielie jaunie kaut kādi projekti varbūt. Tagad mini, kur tad es aizgāju? Es zinu. Tu zini, kad nav jāmin, okay. Tu pari pat. Jā, var sakot, jā, uz Celmiņu biroju. Un, pie Valtera. Pie Valtera, jā. Es vienkārši atceros Valteru. Es pēc tam ar viņu kaut kā, es jau LBS-ā tur biju, un tad viņš bija man tāds tipisks, kur tā laika tāds inženieru arhitekta tāds tēls. Tie mati tādi uz aizmugures, tā bārda un pīpe. Jā, reāli tāds arhitekts, gips, visi, kas ap to bija, tas padomu laika, tas radošais inteliģences tāds, jā. Es varu iedomāties, kā. Jā. Un aptuveni ap to laiku es uzzināju, ka patiesībā mans tēvs var projektēt. Ka tavs tēvs ir apmēram tas pats, jā? Nevis apmēram, bet tieši, jo viņš pēc tā lauka projekta, viņš vienkārši bija projektētājs. Viņam bija maza firmiņa, kur viņš projektēja. Un to tu nezināji? Es taču nezināju, ko viņš nodarbojas. Tu mācoties RTU nezināji? Varbūt, ka tad jau es tā kā sāku interesēties. Es neatceros, kurš bija tas posms. Par ko jūs tad mājās runājāt? Ko mēs mājās runājām? Viņš tik zināja, kur tu mācies. Ja viņš nezināja, kur tu mācies. Nē, viņš zināja. Varbūt, ka tajā laikā, bet es nezinu, viņš ir tāds ļoti, mans tēvs ir ļoti inteliģents, tāds vienmēr bijis iegrimis grāmatās un daudz nerunāja. Viņš man bija, bet viņš man ir fantastisks bijis, ka tajā brīdī, kad man bijis ir vajadzīgs, tad es zinu, kad es pie viņa varēju vērsties. Viņš neuzbāzās ar to savu vīziju vai vēl kaut ko. Nemēģināja tevi ieregulēt. Nekā, absolūti, jā. Bet es to patiesībā ļoti novērtēju. Man tas ir kolosāli. Jā. Pie Celmiņa. Pie Celmiņa es nokļuvu grupā, kas saucam metālistu grupā, pie tāda Formaļska. Jā, es atceros arī Formaļska. Es tagad nevaru atcerēties, kāds viņš izskatījās, bet pēc uzvārdas atceros Formaļska. Jā, un viņš bija fenomenāls inženieris arī. Tiešām fenomens, pēc viņam arī tā bagāža bija. Viņš bija gan atomelektrostacijas padomju savienībā projektējis, gan visu kaut ko. Viņš bija inženieris ar to izjūtu. Un viņš paņēma mani savā paspārnē. Un es atceros, ka bija tā, ka viņš zīmē tās skices. Un, ja tu apsēdies no tās puses, tad viņš zīmē ar šito roku. Ja tu apsēdies no otras puses, viņš zīmē tās skices ar šito roku. Absolūti vienādi. Un man tās skices, viņa skices ar mezgliem, es reāli esmu savākusi. Jā. Man vēl aizvien ir, tāpēc, ka tas ir... Tas ir tagad muzeja vērtība šobrīd. Ļoti skaisti, jā. Ļoti skaisti. Mēs vairs tagad tā man šķiet nedaram, vai ne? Un tā es augu patiesībā tajā netik daudz Valtera, tādā aprūpē, bet tieši Formaļskā aprūpē grupiņā. Un tāpēc es sevi identificēju kā metālistu. Un metāla konstrukcijas ir mans mīļākās konstrukcijas vēl aizvien. Neskatoties, ne uz ko. Jā, tā es nokļuvu. Ko tu no tādiem objektiem varbūt, ko jūs tajā laikā projektējāt?
kas šobrīd ir uzbūvēti. Jā. Nu, mēs projektējām visu kaut kas. Celmiņš daudz ļoti daudz, jā. Nu, pirmais, pie kā es strādāju, es atceros pirmo savu rokas triepienu. Tas bija Juglas centrs. Tas veikals? Veikals, jā, to es atceros. Nu, kas braucot ārā. Es zinu, viņš tur bišķi nodega un pēc tam mēs taisījām projektu rekonstrukciju. Tur ir manas pirmās roka pielikta klāta tur. Jā, pēc tam ļoti daudz metāla konstrukcijas, nu visādi veida halles, vai ne, un lielveikali, un pa visu Latviju tādas lietas. Tā kā. Jo es tajā laikā apmēram biju valsts būvinspekcijā ekspertīzes daļā. Tur, laikam jau, ja tas bija kaut kāds 2003. Līdz 2010. gads es tur. Un tad nāca vienkārši, mums formāliskis bija eksperts arī mums, jo mums tāds kārtība bija tāda, ka mēs skatījāmies kā eksperti daļa, bet mēs principā menedžments bija. Mums bija tur savi kritēriji, kā mēs izvēlamies ekspertus, un tad mēs viņus algojām, un viņi veica tos mūsu pasūtījumus. Un tad formāliski bija mums eksperts. Jā. Un savukārt no Celmiņa biroja nāca atkal uz ekspertīzi projekti. Nu, tur nebija tā, ka Celmiņa vai tavus projektus ekspertēja formāliski. Tās interešu konflikts tur nebija, bet vienkārši viss tas, tāpēc es tos abus cilvēkus zināju. Un visus jau pa lielam, kas tajā laikā ar kaut ko projektēšanu noģēmās, tas bija. Jā, nu tā es kļuvu par projektētāju, un maģistratūrā man bija kolosāls kurs, tagad viss ļoti daudz no tā kursa. Kurtišs bija mans kursa biedrs. Tirānis strādāja pie Celmiņa biroja jaunāko Tirānu. Lauri, jā. Tad, respektīvi tas kurs tāds bija, kas neskaidrs lielā daļā aizgāja uz projektēšanu tieši. Bet jūs jau bijat būvinženieris. Būvinženieris, bet Bet pagaid, tas bija maģistrs, tas bija, tajā laikā bija praktiskais maģistrs. Bakalaurā netika iegūts šī kvalifikācija, bet maģistrā, jā. Bet tu nebija jau maģistrā, tev tā kā virziens kaut kāds. Tu vienkārši biji kā būvinženieris, tu varēji beigās arī iet par būvlaukumu būvinženieri vai par būvuzraugu. Okay. Jā, bet kaut kādā veidā mēs ļoti daudz nospecializējāmies tieši projektēšanā. Nu jā, bet maģistrūra arī man bija tā, kad bija tas laiks, kad es biju viena, periods vienai ar bērnu. Un tad vienā brīdī, tā Celmiņa birojā nebija tās algas lielas, sevišķi tajos kaut kādos gados. Un tad man bija tāda krīze uznākusi profesionālā. Jo es vēl mācījos maģistratūrā. Es domāju, kam man šis projektēšana, ja es tagad dzīvoju viena tai savā dzīvoklī, man saplīst apkurs sistēma dzīvoklī, ja? Jo es saimnieku dzīvoklis, tas bija saplīst tā, viņš atnāk un saka, labi, es tev pieslēgšu pie kopējās apkurs sistēmas, bet tev ir jānomaina radiatori, ja? Tagad, es meklēju santehniķi. Jā, tu domā, būtu labāk, ka es gājusi uz trubiniekiem, tagad vismaz saprast, kā nomainīt radiatorus. Nē, tā krīze, bet toreiz bija tāda, kad es tagad tas santehniķis atnāk un man prasa, 3 dienās to pašu, ko es mēnesī nopelnu. Jā. Tas man bija, ziniet. Es tajā brīdī... Tas bija pirms 2008. Gadas krīzes, visticamāk, jā. Tas bija laiks vienkārši dizasters. Tad man radās šaubas, vai man ir pareiza profesija dziļi. Un tad bija tas kurios atkal... Es uzskatu, ka tev vienkārši jāklaus tavai sirdsbalsī, lai ko viņi teiktu. Un tā es arī dzīvoju parasti. Un tad es atceros, man vēl vecāki palīdzēja nopirkt tos radiatorus. Un vajadzēja tam santehniķi un visu to naudu es tagad esmu savākusi. Un man tā viss riebies, ka es aizēju uz veikalu, kas ir... Ekstrīms sports tas laikam bija. Nopirku
jaunu rozā sniegdēli, zābakus, lai tā apkurs sistēma pastaigāties. Aizbrauc uz kalnu, uzskrēja savam nākamajam vīram, un viss atrisinājās. Vairs nevajadzēja dzīvokli, vai viņš tev uzlika? Nē, viss izveidojās. Jā, es atrisināju. Es turpināju braukt savu rozā dēli. Apkurs sistēma vairs nebija aktuāla. Bet, tās radiators kaut kā tu tur pēc tam pieliki. Es pat neatceros. Tas viss notika ļoti ātri, jo mēs apprecējāmies burtiski pēc mēnešu 2. Un tad es aizbraucu uz Angliju dzīvot, jo viņu aizkomandēja, viņš dienestā un aizkomandēja uz NATO štābu. Viņš ir karavīrs, bet Latvijas? Virsnieks, tajā laikā bija, un aizkomandēja uz NATO štābu, un es aizbraucu, jau kā ģimene, mēs aizbraucām uz turieni. Kurā vietā tieši jūs dzīvojat? Mēs dzīvojām Huntingtonā, tādā pilsētiņā, kas ir netālu, tuvākais zināmais ir Cambridge, tā Cambridge. Bet tur man piedzima meita, otra meita. Anglijā jau viņai skaisti pasē rakstīts apvienotā karaliste. Forši. Jā. Un viņa vēl bija knap piedzimusi, es nevaru sēdēt mājās. Jā, tur ar dēli arī īsti nav, kur braukt vairāk. Mājās es sēdēju, ne? Tajā laikā angļu valodu es zināju, tā skolas līmenis. Es pat atceros, viņi tur zvana kaut ko, vēl tajā britu akcentā kaut ko runā. Es vienā brīdī sarunāju savu fotografu uz mājām kaut kādā sakarā. Tāds man līmenis bija. Bet es nolēmu, viss šitā es degradēšos, es nevaru. Meklēt darbu. Inženieru kantorī. Jā, par datoristu neiestrādāt. Tad inženieru kantorī. Jā. Un tad tajā laikā Anglijā viņiem tik ļoti vajadzēja inženierus kopumā. Ka man reāli caur to aģentūru bija tik daudz piedāvājumu, ka vienkārši es varēju izvēlēties. Un pat zvanīju, lūdzu, tur nāciet, tā un šitā. Kāpēc? Kas notika? Kāpēc tik daudz? Es nezinu, kas tur būtu. Tie bija tā kā lokālie projekti, vai viņi tur, labi tur? Nē, Anglijas lokālie, jā. Jā. Okay. Tur vēl joprojām viss tāpat notiek, man liekas. Varbūt ne jūs inženieris, bet mums tur ir savs eksporta kanāls ar mājām. Tur arī, man liekas, kad pareizi iepakojot, var jebko pārdot, kur saistīts ar dzīvošanu un inženieriju. Jā, un es tad aizgāju uz to ar visu bērnu, jo jau nav jau kur atstāt. Pagaid, tev teikt, viņš bija, tu teici šitāds. Jā, ar to pārnēsā. Ar to? Es domāju, pie rokas. Nē, ar to tajā, tur, kur tāds sēž. Krēsliņš. Jā. Es gāju uz šo tēmu, uz interviju. Tur es sapratu, kad 10. vārdu, ko viņi man saka. Man smadzenes nekad laikam nebija tik intensīvi strādājuši. Es tikai tu mēģini tā trāpīt atpakaļ. Kaut tā īsi pateikt. Aptuveni tā virzienā. Nē, tā virzienā. Jā. Parunāt es varēju, es nevarēju saprast, ko viņi man saka. Jā. Es zinu šo sajūtu. Man tāda pati vēl joprojām ir. Es pateikt varu, bet tad, kad ir vairāk kā 10 teikumu pretī, tad es jau sāku peldēt. Es ļoti labi tevi saprotu tajā brīdī. Jā, un tad no acīm redzam, viņi uz kaut kādu risku izgāja, tāpēc, ka pirmkārt es biju pirmā ārzemniece, vēl jau vairāk sieviete tajā kantorī. Un paņēma tur man. Un tas bija ar man tāds šoks, jo mēs te projektējām pēc snipiem. Jā. Tur bija British standard, un tas bija pirmais, ko viņi izdarīja. Viņi man atsūtīja tā kā pa pastu, tādu standartu kalnu, kur es atceros, kāds mums bija vēja standarts šeit snipā, jā. Un tur atnāk šitāds te. Vēja standārts. Pilnīgi kaut kas cits. Bet viņiem tā procedūra ļoti izkopta.
Un man, protams, sākumā, un tajā kantorī bija ļoti nodalīts tas, ko tu dari. Respektīvi, tie, kas zīmēja, tie nerēķināja, tie, kas rēķināja, tie nezīmēja. Un tad man ielika tai rēķinātāju pusē un sāka ar to, kad iedeva pārbaudīt. To viņi dara dzelžēni, lai kāds būtu projekts, lai cik būtu maziņš. Nu, es nezinu, kas tagad notiek, protams. Bet tajā laikā uzražoja sējumu, 1, 2, 3 aprēķinu sējumu, viss. Kas no kā, kur no kurienes, absolūti, lai ir loģika, lai paņem otrs inženieris, kas neko nezina par to projektu, izbrauc cauri visam un saliek dzeltenās lapiņas, jo mēs kļūdamies, un to es visu laiku stāstu arī saviem studentiem. Mēs neesam mašīnas, mēs visi kļūdamies. Jautājums, kā mēs pēc tam pārbaudām, vai ne? Un salika tās lapiņas, un tad man uzsēdināja uz to, kad es sāku iepazīties vispār ar šo kultūru, jo mēs tā nedarījām iepriekš. Jā. Nemaz! Kaut ko tur sarēķināja programmā, kaut kas kā, bet nebija tā. Ielika drošības koeficientus, visur iekšā, ja kāds ir kļūdījies. Bet tur arī vajadzēja ekonomiski sarēķināt, vai ne? Un tā es apguvu diezgan ātri šos te britu standartus un veidu, iekļāvos kolektīvā, sapratu katru no tiem maniem kolēģiem, kas runāja savā dialektā. Savā ātrumā, vispirms vienu, tad otru. Līdz velsieti tā es nekad nesapratu, bet man mierināja, ka neviens nesapratu. Arī viņi paši nesapratu. Tas ir ok. Un tur pagāja, 3 gadi šādi strādājot, un tā bija ļoti, ļoti laba pieredze. Tas sakārtoja kaut ko. Patiesībā, godīgi sakot, tur es kļuvu par inženieri. Pirms tam es domāju, ka es biju inženieris, bet tur es kļuvu par inženieri. Un šajā te procesā tas bija laiks, kad ienāca Eirokodeks arī Anglijā. Jā. Un tas notika tā, ļoti vienkārši. Tā kā atnāk direktors un saka, no šodien mēs strādājam ar Eirokodeksu. Lūdzu, sākam. Standarti sākam. Bet tur bija iekšējā bibliotēka ar grāmatām un viss nodrošināts tādā ziņā. Un tā es, bet jāsaka vienu, tas bija tik ļoti radniecīgi, Eirokodeks Britu standartiem tik ļoti radniecīgi ir, ka tā pārējā jau vairs... Bet tur nevajadzēja, tādas, teiksim, baigās apmācības. Jā, tāpēc, ka tā pārējā bija... Vienkārši iekšēji birojā varēja pārēt. Jā. Jo tas lēciens bija, protams, ar to snipu, un to mēs visi zinām, un šīm te atvērtajām standartiem. Jā, tā tas bija. Līdz mēs zinām, ka mēs esam uz limitētu laiku, par cik tas ir nosūtījums. Mēs braucām atpakaļ 2010. gadā. Un tad sākās šeit dišķibela. Jā, tad jau pirms tam sākās. Pēc 8. gada pa lielam sākās, jā. Jā. Tad taisni atbraucāt uz tukšu lauku. Uz absolūto daunu. Absolūto daunu, jā. Un tad vajadzēja saprast, ko vispār darīt un kā darīt. Un tad, par cik es atbraucu ar to Eirokodeksu bagāžu, es vēl, labi, tagad es atbraucu un viss te vai zinu notika pēc snipa tajā laikā. Un es priekš sevis pateicu, nē, es negribu. Es esmu viss labi aizmirsusi. Jā. Man nav. Un jums vajadzēja būt tagad pēc gadiem. Jā. Kur ir? Un toreiz es piezvanīju uz ekonomikas ministriju, vienkārši tā. Kur ir Eirokodeks? un Steinerts bija pretī. Un viņš man atbildēja, tad ieviešam. Nāču. Jā. Bet šis ir atkal, tikai, man liekas, Latvijā tāds iespējams. Kad tu vienkārši piezvani uz ministriju un pasaki, viņš, ok, tad nāc un ievies. Izdara. Valstī, tu esi atbraukusi tikko kaut kur, un šeit tev ir pozīcija, tev ir deliģējums no valsts. Tā gluži nebija, bet pa lielam tā ir. Jā, mēs vienkārši... Es arī tajā valsts, tajā visā esmu iekšā mazliet un zinu, ka tas ir iespējams Latvijā.
tā, domāju, nekur citur. Jā, tas nav no iespējas, bet no otras puses mums ir tik daudz iespēju atkal šeit. Jā. Jo tur ir tik ļoti sakārtots citur, ka tu nevari tur izsisties ne pa vienu tieši stūri. tā. Un šeit ir, ja tu esi aktīvs un domā, tad tik daudz fantastiski iespēju ir. Vismaz pagaidām vēl. Es saku, pie mums ir tik daudz iespējas. Mēs, piemēram, es savā dzīvē braucu ar Bērziņu misiņā, ar prezidentu, uz Ukrainu tajā laikā. Tur uz mums skatījās uz kaut kādu ārprātīgo eliti. Jūs atbraucat kopā ar valsts prezidentu. Mums tas bija, tā kā mūs uzaicināja, iekāpām vienā lidmašīnā un aizlidojām. Ja? Tā kā normāli cilvēki parunājāmies pa ceļam, tur vēl pilns ar ministriem. Kur tu citā valstī tā varētu? Vienkārši vienā lidenē ar prezidentu. Tas ir Latvijas fenomens, un tas liekas tik superīgi, ja cilvēki to saprastu un mēģinātu to izmantot. Tas ir tāds tā kā turpu šurpu apusēs, dupleks. Ja? Bet labi, par tevi, tas nav par mani. Tad tā secība bija tāda, ka tajā brīdī, tad bija tā doma, ka es, par cik bija tik labas attiecības ar to kompāniju, kuras strādāja Anglijā, kad negribējām pazaudēt to saikni viens ar otru. Un tad, viņi tā kā man palīdzēja šeit iekārtoties, lai mēs kaut ko varētu darīt, bet, par cik te bija tas tukšums. Tā kā projektēja vēl šeit priekš viņiem, ja? Sākumā, bet, grūti tas bija. Pēc tam šeit, tas laikam tas objekts, kur mēs divatā, es un Igors Putniņš, mēs uzprojektējām CSDD to, gan motoru muzeja rekonstrukciju, gan to CSDD blakus ēku, divatā vienkārši. Nekas jau tad nebija tā īsti. Un tajā brīdī man sāka... un man tajā brīdī sāka universitātē būvkonstrukciju kā katedras vadītājs un institūta direktors Pakrastiņš. Par cik viņš arī interesējās, universitātē jau sāka pasniegt to Šeirokodeksus, tā kā baigi uzaicināja, parunāties, ja? Kā tad tur tā pieredzīte. Un man pilnīgi nemanot ievilka. Savervēja pilnīgi man pašai nemanot. Sākumā tur varbūt kaut ko nedaudz tur pasniegsi un tā kaut ko, ja. Un tad, par cik nebija nekas tāds baigi aktīvs tajā projektēšanas pusē, tad, varbūt, un atnāca tā, es strādāju ar Arhisu, tad pamatā, un atnāca vienreiz jautājums, kāpēc tas Dzintaru tornis tā šūpojās, ja? Kurš Dzintaru tornis? Dzintaru mežparkā tornis, skatu tornis. Jā. Kāpēc tur tā, vai nav, vai tur viss kārtībā ar to torni? Vai tā var šūpoties? Vai tā var šūpoties, jā. Kā bija projektētāji. Un tad es sāku skatīties, patiesībā es nevaru saprast, tāpēc, kad ar tiem visiem kodiem un visām mūsu tām, kas mums ir kā inženierim rīcībā, es nevaru izskaidrot, kāpēc viņš šūpojas. Un tad universitātē saka, varbūt tu negribi doktorantūrā tā kā. Un tur ir Eiropas stipendija. Un viņa bija ļoti laba tajā laikā, ja? Bez nodokļiem, kā tur ļoti laba. Un man ir jautājums arī, vai ne? Jā, kāpēc tornis? Kāpēc tornis? Es nezinu, kāpēc tur tā notiek. Un tad es sāku, labi, savilkās kopā, sākšu darīt. Un tad man Pakrastiņš saka, tas tikai tā, kaut kādi vienreiz nedēļa. Tādi meli vienkārši. Tādi meli. Un es jau nespēju novērtēt, vai ne? Un tad izrādījās, ka tu Eiropas stipendija, ja tu esi vienreiz dabūjis, tu tā nevar nokāpt no viņas vienkārši, tad tev viņi jāatdod, ja? Un tas temps uzsetots izrādās publikācija, jo tev ir viena stipendijas fakultāte, tev ir jācīnās, lai tu viņu dabūtu, un tev viņi ir jādabū. Un tur publikācijas, un tur tas, par kur pasaules tajā brīdī vispār neko nezināja, ja?
un konferences. Nu, neviens pēc tev apčakarēja visu. Nu, man apčakarēja, jā. Bet es visu laiku saku, bet man pozitīvi apčakarēja. droši vien. Un paralēli es vēl darbojos tajā projektēšanā, un tad tas, es sāku nu, tā kā saprast, un man sāk ieinteresēt tur tas fenomens ar tām svārstībām, vairāk un vairāk, un tad arī mācībās man ievilka vairāk, un laikam īstenībā tas ir mans aicinājums. Un, zini, kā saka bērnībā, kas bija tev pirmā nu, teiksim, spēle, ko tu pats spēlējies ar sevi? Nu, ko tu darīji? Mēs ar māsu operējām lauvu. Nu, operējāt lauvu. Nu, tad paskaties, vai tu neesi palaidis kaut ko dzīvē garām. Es uzreiz, kad tu šitā teici, es uzreiz atcerējos, ko mēs darījām. Tur man tāda pat bildi ir, kur mēs tur kaut kādām šķērēm kaut ko griežam. Un es sāku domāt, varbūt, kad pēdējais laiks man mainīja profesiju. Ķirurgs manī dzimis īstenībā. Jo es reāli atceros, kad es spēlēju skolas, jā. Konkrēti. Man bija visas dienas grāmatas, sašūtas, salikti. Tās lauvas man sēdēja krēslos. Man liku atzīmes, viss bija. Un es saprotu, ka tas ir mans dziļi aicinājums. Man vienkārši ir aicinājums dot. Tā ir. Nepaturēt, es nevaru paturēt. Es laižu cauri un dodu. Es sevi pa tādu... Zini, es domāju, ka cilvēki iedalās katram savu vietu. Vadītājos, pusvadītājos un nevadītājos. Jā. Vieniem jābloķē kaut kas, otriem kas un citiem jāvada. Un informācija. Un es esmu tipisks informācijas vadītājs un man nav žēl dalīties nevienā brīdī, ne ar ko, jo to es neuzskatu par savu nekad nevienā brīdī. Arī tas, kas ir iegūts, tas ir iegūts uz iepriekšējā paudzē, pareizi, apakaļ. Jo brīžiem cilvēki tā kā, es esmu gudrs, tas ir mans, es zinu un nedalās. Man šis fascinē, cik mēs ar tiem semināriem un kursiem arī paši nodarbojamies. Ir vēl joprojām lektori, kuri nedod savas prezentācijas. Jūs uzskata, ka tas ir viņa. Jā. Tas ir tik, man liekas, smieklīgi. Jā, bet tu paskaties, tie ir tie cilvēki, kas tur sāk skraidīt pa mežu un pēc tam paņēma darba rīkus un pēc tam tas no turienes nāk. Kā tas var būt tavs? Tev ieliktu vienu pašu piedzimstot tuksnesī, diez vai tev sanāk. Es gribēju izmantot iespēju pateikt, ka mums, industrijai un RTU ir nenormāli noveicies, kad tā viss notika un tu tur esi, jo es atceros, tad, kad tu atgriezies no Anglijas, tu jau gāji ar tādu leģendu, jo es tevi nepazinu. Es tad varbūt mazliet sāku, laikam, Kasparu iepazinu un pat vēl tas bija jau tajā, man liekas, kad es LBS-ās tur ņēmos, un tad Helēna teica, mums ir atbraukusi dīva no apmēram inženiere, būvkonstruktore ar Anglijas pieredzi. Viņa sāks mācīt mūs visus šeit Latvijā. Un es domāju, kaut kāda... Es tā iedomāju, kā Helēnai, jau pienācīgs vecums, es tā domāju, atbraukt, arī tāda jau kundzīta. Un tad kaut kur, man liekas, tajā LBS-ā mēs ar pirmo reizi tā kā satikāmies, un tad šitā dīva, šitā tā dīva, bet reāli tas tev tā kā gāja jau pa priekšu tā tava slava. Jā, tā bija. Un labi ir tas, ka tā slava nav bijis feika. Kad īstenībā tas, ko tu dari, man liekas, ir tik superīgi. Paldies, es pilnīgi nostarku. Un tiem studentiem ir reāli noveicies. Es neesmu mācījies ar TU, es tur varbūt zinu dažus cilvēkus no kaut kādām kopdarbībām, bet tu tur esi tā kā tādas, vēl joprojām. Tagad tas, man liekas, ka pilnīgi loģiski tas, kas ir aizgājis līdz šim brīdim, kur tu esi tagad ielikta. Es ceru, ka tas PI pazudīs, jā.
Jo, tas ir tas, ko tu esi pelnījis. Ar to, ko tu saki, lāčus tā sēdēja, tagad sēž citi mazliet lielāki lāči, kuriem varēs likt atzīmes. jā, ar to dekānu būšanu ir interesanti, jo... Jā, šis ir kā tad tas... Jo tu zini, patiesībā cauri gadiem ir bijis tā, kā ir bijusi dekāna vēlēšanas, un es universitātē ievilkos aizvien vairāk, un ar to vienu kāju, es visu laiku biju ar vienu kāju, es paturēju, visu laiku paralēli kaut ko, jo es nebiju pārliecināta. Taisni par to, ka, ja tu esi universitātē redzi, tas tu neesi tikai mācības spēks, tev jābūt ir tai zinātnes daļai, un es nevarēju saprast, vai tiešām tā ir mana, tas, kuras var realizēties, jo es neticu, ka es būšu kaut kāds tur Einsteins, Visu laiku es domāju, ka es neesmu nekas ārpus, es esmu tāds vienkārši darbrūķis, un tāpēc es tā turējos, bet kaut kā tur ievelk, tur ir interesanti, un tad gadus sanāk 4 atpakaļ tikai vai 5, es tā sev nodefinēju, es esmu 100% universitātes cilvēks tagad, un tas notika patiesībā veicot vienu ekspertīzi. Varbūt, ka tas bija vēl pirms tam bišķiņ, bet man bija kā reiz eksperta certifikāti, visi tie certifikāti, kam tur visiem bija jābūt. Un es jāveic man ekspertīzi un sēžu pie tā galda ar to rasēju. Pilnīgi zinu visu, kas man jādara, un man pilnīgi krata. Nevaru. Vienkārši nevaru. Es nezinu, kas uznāk. Vienkārši nevaru. Un es sapratu, ka tas posms ir beidzies. Man vai tas vairs nav interesanti, vai vienkārši nav mans ceļš, es visu negribu. Un tos certifikātus, kāpēc es apturēju, tāpēc, ka visu laiku man zvanīja kāds, ka kaut ko vajag. Es domāju, tā ātrākais veids, kā atbrīvoties, nogriezt certifikātu. Jā, un tā es tai universitātes plūsmā iekļāvos pavisam, un tur ir mana sirds, to es varu droši pateikt. Un ik pa laikam, kā bija jaunas vēlēšanas, dekāniem kāds termiņš beidzas, man vai kolēģi nāk, Līga, tev ir jākandidatē. Es neredzu sevi kā, man vēl ir te darbs darāms, man ir interesanti, tur tas projekts, šitas, tas. Es nezinu, vai es būšu labs organizators. Man pašai tā likās, un tad tev ir jāatsakās no tām lietām. Un nāk, un tur pat bija tik tālu, ka kaut kāds baumas izplatījās, ka tur atnāk kāds un man saka, tagad tā, un būs tā. Un ne tu, tad nebūs vairs dekāna. Nē, viņi jau tā kā, kad jau viss ir, kad jau, es saku, pagaidi, es nekad neesmu teikusi, ka es iešu kandidēt. Un tāds mans stāsts bija visu laiku. Un tagad es nodarbojos ar zinātniskiem projektiem, un eju uz laboratoriju, mācu students, tur to un to. Un visu vasaru, par cik es biju nostrādājusi, ļoti intensīvi pie projekta iesniegšanas, liels starptautiska, nebija atvaļinājuma, man vajag paigi atvaļinājumu. Un es aizbraukšu uz Austrāliju. Un tas man arī ir pārkāpšanas punkts, jo tie, kas man zina, man šausmīgi bail lidot ir. Es daudz lidoju, bet man ir lidošanas fobija reālā. Un aizbraukt uz Austrāliju, tas nozīmē pārkāpt kaut kam sev pāri, ļoti pārkāpt sev. Un es biju paņēmusi mēnesi atvaļinājumu, tur vairāk, nopirkus biļetes uz Austrāliju. Viss gaidīja, kad man tagad pienāks tā braukšana un beidzot es varēšu iekāpt tajā, pārkāpt sev pāri, aizlidot uz turieni un vienkārši atpūsties. Un tad bija šis te atkal, visu vasaru notika jauno dekānus, tur sarunas, nometnes, lietas, viss kas, un es tajā nekamā neiesaistījos, jo man tāda plāna nebija. Tad dekāna meistarklase? Jā, jo sākās... Tas tā kā visi no visām... Visas fakultātes dekāni, un bija viņiem, bija kā veidot restruktūrizāciju fakultātes, viņiem bija workshopi, visu vasaru viņi gatavojās, veidoja to struktūru un domāja, kā labāk. Var sakot, visi darīja šo, visu to gadu, gatavojošiem pārmaiņām. Un tad vienu dienu vienkārši
Laikam uz šo dekānu vietu pieteicās kā 9 kandidāti, cik es zinu. Es varbūt kļūdos turp šurp, plus mīnus. Un man par lielu pārsteigumu pašai, jo es no šī izvairījos visu laiku. Man tagad ir sajūta, kad es esmu savā vietā. Mēs esam ļoti ātri uzorganizējuši ļoti labu komandu. Tādu kodolu fakultātē, kur mēs esam visi kā viens. Nevis tāds vecais autoritīvais vai kāds tur vadības stils. Kaut gan to pārmet šobrīd par šo, jo pārmaiņas ir pārmaiņas. Kādam būs labi, kādam slikti. Nav iespējams visiem izdansot, vai ne? Bet kaut kādu lēmumu jāpieņem, kas varbūt ir tādi asāki vai kā. Un tagad strādājām ļoti intensīvi, 24/7. Tāpat strādā rektorāts, arī 24/7, ko es redzu. Mums tikko pievienojās Liepājas universitāte, pievienoties Reizeknē. Tas viss ir pievienoties, vārds ir viens, bet apakšā tehnisks darbs ir milzīgs, vai ne? Mums vienkārši bija iepirkums izsludināts, kur vajag visas tās mājas apsekot. Mēs tā kā gribējām piedalīties, bet tur budžets bija tik minimāls iedots, ka to kvalitatīvi nevar izdarīt. Tad tur laikam... un tad es lasīju, cik tur ir daudz, viss kā. Tas tā kā... Tas nav tikai vārdus apvienot. Jā, tas nav tikai, tas ir infrastruktūra, cilvēki, vai ne, un sistēmas, jo mums ir ļoti dažādas. Tā kā tas ir visiem tāds... Vēl klāt šīs. Jā. Plus pārmaiņu process. Kaut kas no tām Rēzeknes un Liepājas arī uz būvniecību nāk? Jā, mums ir Liepājā būvniecības programma. Mums tagad tieši arī ir jādomā, kā mēs to darbosimies, tāpēc, kad mums ir uzdots realizēt Liepājā būvniecības programmu. Jā. Tā kā tā, vai ne? Tā kā ir interesanti, jā. Kur mēs to koku ieliksim iekšā? Koks ir ļoti svarīga. Tas ir obligāti jātīsta. Mums ir ar tiem koku speciālistiem ir ļoti šauri šajā brīdī. Ļoti šauri, universitātē, bet tas ir kaut kādā veidā jātīsta obligāti. Es ļoti gaidu atpakaļ, varbūt, kad dzirdēs noklausīsies, Jānis Šlisers, kurš aizgāja industrijā šobrīd, bet viņš jau ir no tiem, kas varētu kaut ko inovatīvi ienest un izgudrot un darboties saistībā jau ar koku kompozītiem un tādām lietām. Es pat teiktu, sākumā nevajadzētu neko inovatīvi. Saražojiet ļoti labas daudz koka inženieri. Ja parastos ar inovācijām mēs varam pēc tam kopā ar ražošanu nodarboties. Jo mēs arī esam pēdējos gadus kokā visi. Man ir birojā konstruktori, un tad viņiem prasa, kurš nāk kokā? Neviens. Tā, baigi neraujās. Tas ir metāls, metāls, patīk, dzelzbetons, visu saprotam, projektējam. Koks ir tāds. Bet obligāti, tas virziens ir obligāti jāstiprina. Es tur tev absolūti piekrītu. Pilnīgi piekrītu, jā. Man ir pilnīgi tā kā medus šitais te līs. Taču koks ir forši. Jā, protams, es saku, man ir tāds prieks, jo tad es uzreiz redzu vēl vienu atbalsta punktu, ka es tagad varu iet pie līgas un teikt, mums ir tādas idejas vai kaut ko tur darīt. Jo kopš janvāra es tagad esmu būvniecības padomes vadītājs. Vēl neviens nav to zinājis, laikam šis būs pirmais, jo preses relīze vēl līdz šim nav tapusi. Bet, un es sev esmu ielicis tās prioritātes šajā visā. Protams, ir daudz būvniecībā problēmas, un tur ir ko darboties. Bet, man liekas, tas koks ir tāda arī tāda šobrīd. Es izdomāju priekš sevis to misiju.
Beidzot. Misiju vajag. Mūsu vecumā misiju vajag. Jo citādi ir bezjēdzīgi. Gribu to koku. Bet jā, es esmu noteikti hibrīdu būvniecības vai kompozītu būvniecības piekritējis. Es neesmu tur arī pilnīgs ekstrēms kocinieks, ja, ka viss ir tikai kokā. Visām lietām ir jābūt līdzsvarā. Galvenais ir jaunā kvalitātē. Kvalitatīvs, lēts, pēc iespējas lēts produkts. Nav jāiet ekstrēmā atkal tur koks dārgi. Koks ir lēti. Tas ir tas, ko mēs arī mēģinam šobrīd. Nu, redz kā, forši. Jā. Nu, labi. Darbiņi ir daudz, jā. Darbiņi mums ir daudz, jā. Vēl būs kādi gadi, nezinu. Nu, labi, droši vien, ka visu dzīve. Nu, bet, protams. Neko citu. Jā. Nevar apstāties tā. Tad ir viss. Jā. Nu, labi. Droši vien, ka ar šo mēs varētu arī beigt. Pēc tam tu uztaisīsi špagatu. To mēs noteikti nofilmēsim un ieliksim beigās. Bet, jā, nu, paldies, kad bijāt kopā ar mums šo. Es nezinu, nu jau diezgan ilgi, laikam pusotru stundu gandrīz sanāca parunāties. Man bija ļoti interesanti. Paldies, Līga, ka piekriti un atnāci. Es tiešām tik daudz jauku uzzināju par tevi un satriecoši, man liekas, visiem būs interesanti šo klausīties, jo tik spilgti stāsti nav mums daudz. Jā, paldies! Lieciet laikus, pierakstieties uz mūsu kanāliem YouTube un Spotify, sekojiet jaunākajām publikācijām un tiekamies citos podkastos. Visu labu! Kā tā?